potenciāls, kurā mums jāiegūt visi nauda. Un jāsāk ir tas, ka ir jāprāt tas, ko lauks tomēr sniedz. Un jaunieši laukos, nezinu, ejiet, ņemiet, dod zemi no visiem ārniekiem šobrīd ir, strādājiet lauku pusi, lauku pelnīgs, un to es jums var apsolīt jau tagad šobrīd. Šo 3 dienu laikā Fórumā Solis esmu guvusi ne tikai jaunus draugus un paziņas, bet esmu arī guvusi motivāciju palikt un strādāt Latvijas laukos. Šajā formā sastatie cilvēki, viņi ir mani iedvesmojuši darboties un savas idejas izpaust un nebaidīties riskēt, un beigās līdz ar to arī tiks sasniegt lielāku mērķi. Un es ticu, ka Latvijā jaunieši nepazudīs un jaunieši laukos būs. Un es ticu arī, ka mums netiks atteikts atbalsts un padomu. Būtībā visu laiku komunicējot ar kādiem cilvēkiem, tu vienkārši izaugot palēnām. Kaut kas vairāk aizķirās. Nekad nevar zināt, kad atnāk tā ideja un cik viņa ir laba. Jauno zemnieku klubā iestājos tādēļ, ka man ir svarīga lauku vide un jaunieši tajā. Tādēļ es ar saviem dombiedriem nolēmu dibināt reģionālo JZK klubu Kuldīgas novadā, kur mēs varam motivēt tur esošos reģiona jauniešus, informēt viņus un palīdzēt turpmākajā darbībā. Vajag iet ciešāk uz mērķi, vai klausīties tajos, kas jūs uzskubina, iedrošina vai tiešām dod tādus konstruktīvus to kritiku. Latvijā ir ļoti daudz ko darīt. Latvijas jaunais zemnieku klubs ir pierādījis, ka Latvijas laukos ir jaunieši, kuri grib mācīties un strādāt. Mēs esam gatavi iet un darīt, cienot zemi, darbu un Latviju.